Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 1. ceturkšņa, Mans mīlošais Dievs, 5. nedēļas lasījums. Piektdiena. Vai tu zini, kas ir solījums? Vai mamma un tētis tev kādreiz ir devuši solījumu? Šodien uzzināsim par kādu ļoti labu solījumu, ko mums devis pats Dievs. Labākais solījums. Pasaulē ienāca milzīgs hauss. Ādams un Ieva bija ēduši aizliegto augli un nebija paklausījuši Dievam. Nu grēks un nāve izplatījās visur, bet Dievs un viņa dēls tik ļoti mīlēja pasauli, ka neatstāja mūs nolemtus nāvei. Tiklīdz Ādams un Ieva nepaklausīja, Dievam un Jēzum bija plāns. Kāds bija šis plāns? Izlasīsim Jāņa 3:16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Šis ir visu laiku labākās ziņas. Jēzus tik ļoti mīlēja grēcīgos cilvēkus, ka nāca pasaulē kā mazs bērniņš. Viņš uzauga un pēc tam nomira, lai mūs glābtu. Kādu dienu viņš atgriezīsies šajā pasaulē, lai ņemtu pie sevis tos, kas viņu mīl, un lai tie būtu kopā ar viņa debesīs mūžīgi, un zeme taptu atjaunota. Bībele māca, cik plaša, cik augsta un dziļa ir viņa mīlestība. Efeziešiem 3:18, 19. Dievs mīlēja Ādamu un Ievu gan tad, kad viņi izvēlējās paklausīt, gan tad, kad nepaklausīja. Viņiem bija jāsadzīvo ar grēka sekām, bet Dievs turpināja viņus mīlēt un būt blakus, lai palīdzētu viņiem katru dienu. Arī tevi Jēzus mīl tikpat stipri. Pat ja tu būtu vienīgais cilvēks visā pasaulē, Jēzus būtu nācis un miris, lai izglābtu tikai tevi. Mani interesē. Kādas ir šajā nodarbībā atklātās vislabākās ziņas? Kam tu varētu tās pastāstīt? Šodien, kad saule norīties, sāksies svētās sabata stundas. Pirms dažām nedēļām kopā lasījām, ka sabats ir svēta diena, laimes diena, labākā diena, diena kopā ar mūsu radītāju. Lai tev īpašs šis sabata laiks jau šovakar un arī rīt. Atceries, ka grāmatiņas 25. lapas pusē rakstīti dažādi ieteikumi un idejas, kā svinēt sabatu. Varbūt šovakar kādu no tām vēlies savā ģimenē jau izmēģināt. Lai tev priecīgs šis sabats, un noteikti iesaku izlasīt sabata stāstu par meitenīti Moliju un viņas suni, lai vēl izskan atmiņas panta dziesma. Bet es tev teikšu, atā!
laiks lūgšanai. Paldies, Tev, Dievs, ka Tev bija grēcīgās pasaules glābšanas plāns jau pašā iesākumā. Paldies, ka Tu mūs tik ļoti mīli, ka esi miris mūsu grēku dēļ, lai mūs glābtu. Jēzus vārdā, āmen!